Sveiki! Podcasts Veselības dinamika sarunas ar ārstiem. Un šodien mums studijā ir doktors Kalvis Pastars. Labdien! Pastāst varbūt vairāk par sevi. Jā, man tiešām sauc Kalvis Pastars. Esmu plastikas ķirurgs, daudz gadus nodarbojos ar rekonstruktīvo mikroķirurģiju. Un šī brīža pamatfokus tomēr kaut kādā ziņā ir estētiskā ķirurģija. Jā, bet, protams, ir daudz ar visādus onkoloģiskos keisus joprojām un mazliet ir rokas ķirurģija. Un kas tev visvairāk patīk no tā, ko tu daudz dari? Man patīk, ka pacients no maniem aiziet apmierināts un varbūt pat laimīgs. Man liekas, tas lielākais gandarījums, kas ir, ja cilvēkam tiešām es palīdzu dzīvē mainīt ar savu medicīnisko palīdzību. Piemēram, pacienti pēc facelifta pēkšņi viņai sakārtojas dzīvi un 60 gados viņai parādās boyfriends. Man liekas, ka tas ir tāda forša lieta, kas var notikt cilvēku dzīvē. Un ja es kaut kādā veidā esmu līdzvainīgs, tad es jūtos ļoti labi. Jā, fantastiski vainas sajūta, vai ne? Šī aspektā ir brīnišķīgi. Labi, tātad tev patīk taisīt faceliftus? Tas ir sejas atjaunošanas, vai ne? Pārstātīsim, ja mēs runājam par tā estētisko ķirurģiju, tad faktiski es noklāju visus lielākos pamatlietas. Tas ir sejas ķirurģija, tas ir krūšu ķirurģija, visu veidu krūšu palielināšana, samazināšana. Laiku no laika tas ir rekonstrukcijas krūšu, tāds gan mazāk jāatzīst. Jā. Un tāpat tās vēdera plastika, roku, kāju korģējušas operācijas un, protams, arī intīmā plastika, kas mazo kaunu lūpu korekcijas un dažādas citas anatomiskas nepilnvērtības, ka varbūt pacienti ir ar diskomfortu. Tātad, ja mēs runājam par ginekoloģiskām plastiskām operācijām, kas ir tas, ar ko sievietes parasti vēršās visbiežāk un kur tu vari palīdzēt? Tā lielākā, biežākā problēma, ar ko sievietes vēršās, ir mazo kaunu lūpu hipertrofija. Ja vienkāršotiem vārdiem sakot, ka mazās kaunu lūpas anatomiski neproporcionālas lielajām kaunu lūpām. Un tur ir vairākas problēmas, ne tikai vizuālajā problēma, bet arī funkcionāla problēma, higienas problēmas. Ja, un šeit ļoti, protams, daudz to dara ginekologi, tava lauciņa cilvēki, teiksim, ja, bet pacients, kuram liekas, ka kaut kāda iemesla dēļ liekas, ka plastiskais ķirurgs to izdarīt labāk, tad viņas nāk pie manīm, un tad, protams, tā ir biežākā operācija. Retāk gadās ir kaut kādas korekcijas, kas vajadzīgas pēc labījuma plastikas, ja, jo tur reizēm pacients nav apmierināts ar rezultātu. Ja. Un faktiski tas varbūt tas, ar ko mēs atšķiramies no ginekologiem, plastiskai ķirurgi, ka mēs tomēr tā pamatlieta ir nevis samazināt kaunu lūpas kā tādas, bet atjaunot ārējo dzimumu orgānu proporcijas. Jo tas viss stāsts, skaistums vispār ir runa par proporcijām, ja, un tad faktiski mēs varam kombinēt pieiet, gan koriģējot lielās kaunu lūpas, mazās kaunu lūpas, un ja vajag arī, teiksim, var koriģēt to, ko sauc par klitora kapuci, es izveidot anatomiski pareizes, glītas proporcijas ārējām ģenitālijām. Un kādi ir novērojumi, kāds ir seksuālās apmierinātības kaut kāds efekts pēc tam mainās, ko tu esi novērojis? Es godīgi jau tādus pētījumus neesmu veicis, bet tas, ko es varu teikt, tas mans novērojums, neatkarīgi no tā, kāda veida operācija tiek veikta, cilvēkam, ja viņam pieaug sava apmierinātība ar savu ķermeni, ja viņš labāk jūtās savā ķermenī, ja viņš labāk sevi pieņem, ja viņš jūtās pilnvērtīgāks, ja, tad visās jomās viņam dzīvē sāk sakārtoties ne tikai seksā, bet arī darbā, privātajā dzīvē, sabiedriskajā dzīvē, vēl kaut ko. Ja tad es pats esmu apmierināts, laimīgs, tu esi atvērts un man liekas, tu esi ļoti, ļoti produktīvs. Tad varētu pat teikt, ka tā ir tāda sadarbība, kā rezultātā tu uzlabo ar savu plastiskā ķirurga darbu gan hormonus, gan psihoterapeitisks kaut kāds iejaukšanās moments ir, vai ne? Es šaubos, ka es hormonus salaboju. Bet, tad tie mums reaģē uz mums. Es tiešām domāju, bet tas, ko es redzu, ja man atnāk pacienti, kas, teiksim, atnāk tā ir vienkārši tāda palēka pele, ja, dzīves sagrausta un ja es ar savu operāciju varu palīdzēt viņai atgūt ticību saviem spēkiem, savam izskatam, savai varēšanai, un pēc operācijas pacienti atnāk, un es viņu nepazīstu, jo viņi ir sapucējis, viņi uzkrāsojas nagus, saglabājas frizūru kārtībā, un viņi ir starojuši smaidīgi ienāk iekšā, man jāstāsta pēc pasdatiem, kura tā pacienti ir, tad man liekas ir forši. Brīnišķīgi, un es dzirdēju, ka ir kaut kādas jaunas krūšu operācijas šobrīd, vai tu vari pastāstīt vairāk par to? Jā, protams, šobrīd Latvijā man ir tas gods būt pirmajam, kurš ieviesa mazinvazīvas krūšu palielināšanas metodi, kas saucās Preserve.
Tā pamatideja ir tāda, ka faktiski ļoti mazu griezienu, 2,5 cm lielu, var veikt krūšu palielināšanas un veikt to krūtu saudzējot. Ja, respektīvi, ja klasiskajā krūšu palielināšanā mēs taisam griezienu, un atkarībā no tā, kurā vietā mēs to implantu novietojam, mēs tomēr asā veidā griežot, izveidojam kabatu, kur implantu ievietot, tad šajā tehnoloģijā faktiski augi tiek pārbīdīti, ja tā var teikt. Latviski īsti tāda laba vārda nav, bet principā, tam implantam tiek izveidota loža, netraumējot apkārtējos audus, jo nekas netiek griezts. Ja. Un tas lielais iegūms, protams, ir tas, ka tā atvesaļošanās ir ļoti ātra. Ja, es jau Latvijā vairākas operācijas šādas uztaisījis. Ja, un, ja pie klasiskas krūšu palielināšanas pacienta ir tas saucamais recovery time, ja pie atlapšanas laiks ir apmēram 3 mēneši, jo pēc operācijas tomēr tam implantam ir jānosēžās vietā, ja ir krūts tūska. Un faktiski mēs par tādu rezultātu varam runāt, par estētisko rezultātu runāt pēc 3 mēnešiem, un tomēr pirmās dienas ir diezgan sāpīgas, jo piemēram, es fans likt implantu zem muskuļa, nevis zem dziedzera, jo man liekas, ka tas ir labāk nekā likt zem dziedzera. Zem dziedzera likt tikai atsevišķos gadījumos, ka tiešām tas ir ļoti vajadzīgs, vai pacients īpašas vēlmes, vai viņa dzīvesveids to diktē. Ja? Bet principā, man liekas, likt zem muskuļa ir daudz labāk. Ja? Bet, protams, ka tam ir tā sava cena. Tas atlapšanas laiks ir daudz grūtāks un daudz garāks. Savukārt, ja mēs izmantojam šo jauno tehnoloģiju, pacienti izoperējās, viņi tajā pat dienā iet mājās. Un pēc nedēļas brauc komandējumā. Un atbrauc atpakaļ ar boyfriendu. To es nezinu. Okay. Labi. Tātad, un kāda vēl ir operācija, kas tev patīk veikt? Man patiesībā, man liekas, ka tā seja, man vienmēr galvas seja ir bijusi tāds mans dzīves aicinājums, laikam, jo es vairāk, es pat nezinu, 10 gadus vairāk veicis galvas kakla rekonstrukcijas operācijas, ķirurģiskās, es ar onkoloģiju ļoti daudz nodarbojos. Ja, man bija tas gods izveidot programmu galvas kakla rekonstrukcijas onkoloģijas, kas faktiski mēs bijām pirmie kopā ar doktoru Tāru, kas to izveidoja kā sistēmisku pakalpojumu, ka visiem pacientiem, kam ir indikācijas, nevis individualizēti kaut kā tiek darīts, bet visiem pacientiem, kam ir indikācijas šādai operācijai, viņš šo operāciju varēs saņemt. Un faktiski līdz tam šie pacienti, 50% no viņiem mira gadu laikā, ja, tad faktiski pateicoties tam, ka mēs doktoru Tāru izveidojām šo ārstēšanas metodu. Nekas jau tas nav, protams, ja, bet Latvijā tas īsti tā nestrādā. Ja, tad 50% cilvēku ir izārstēti. Ja, tad faktiski 2., 3., 4. stadijas pacienti visi mira. 100% jautājums, ka cik ilgā laikā, un tā nāve nebija nekāda, vieglā, tad pēc mūsu operācijām, pat ja pacients netika izārstēts, ja, tās mūža nogales kvalitāte bija ievērojami augstāka. Ja. Tāpēc man tā galva vienmēr bijusi tāda, ja, un tas facelifts man likās ir tāds loģisks turpinājums. Bet, daži jau kolēģi, protams, man pārmet, ka es tādā downgrade aizgājis, uz vienkāršākām operācijām pārslēdzies, bet man tiešām tas kā ķirurģis interesanta, un man liekas, ir svarīgi, ka tas, ko dara tev interesanti, tu ķer kaifu no tā. Tāpat tās krūtis, abdomen plastikas, man ļoti patīk. Ja. Tā, kad, Un kādā vecumā biežāk nāk sievietes, un kurā tu rekomendētu veikt to faceliftu? Principā ir tā, ka patiesībā viss atkarīgs no tā, ko sieviete grib. Ja, ja mēs runājam par tādām, lai nav tādas straujas pārmaiņas, ja, tad, protams, ka sākot no 40 gadiem, 45 jābūt jādomā par to. Jo tad var salīdzinoši ar mazu operāciju, viņa nav maza operācija, bet, salīdzinoši tās izmaiņas nav tik dramatiskas. Ja. Jo vairāk seja noslīt, jo, pēc tam lielākas iespējamības, ka, mēs tomēr gribam Latvijas platumgrādos, mēs gribam tomēr, ka neviens nezin, ka mēs esam operēti. Ja. Un tad, protams, tās izmaiņas ir lielākas. Ja. Bet atkal, viss atkarīgs no tā, ko pacienti pati vēlās. Man liekas, ka tam rezultātam jābūt tādam, ka nevar pateikt, ka ir operēti pacienti. Kad visi saka, tu labi izskaties, ja, kur tik labi atpūtusies, ja, bet neviens nenojauš, ka ir facelifts uztaisīts. Ja. Bet, protams, ja tev ir 60 gados un seja nav kopta, ja, tad, protams, tad ir dramatiskās izmaiņas. Ja. Bet atkal, tas ir katram pacientam savs. Ja. Bet, principā, tas, kad ja jūs gribat būt kopta sieviete, tad, principā, jārēķina, ka facelifta dzīvē būs jāuztaisa. Ja sievietes saņemās uz šādu operāciju, cik ilgs ir tas atlapšanas posms pēc operācijas?
Tas atkarīgs par vecuma grupām, jo jaunākas sievietes jau ātrāk atkopjās, jo vairāk gadu, jo, protams, lēnāks process ir, bet principā es vienmēr pats savām pacientiem saku, ka ierēķinam mēnesi brīvu. Ja? Jo, ja viss ir labi, mēs ātrāk, protams, tiekam strīpas, ja? Bet, ja ir kaut kādas tūskas pieturās, teiksim, un tad, protams, ka labāk ir, ka tas mēnesis ir brīvs, un parasti mēneša laikā viss ir kārtībā. Ja? Tas gala rezultāts, protams, var būt par pēc gada, ja? bet principā tas, ka var zils iet droši un neviens nenojauš, kas ir darīts, ja? Pēc mēneša parasti tā ir. Vai tu esi novērojis arī, ka kaut kā labāk brūces dzīst, vai viss labāk notiek tad, ja sieviete lieto hormonus perimenopauzē, es domāju par tādu menopauzu? Es pieļauju domu, ka jā, man nav īsti zinātniska pamatojuma, un es tā nevarēšu atbildēt tā zinātniski pamatot, ja? Bet es domāju, ka tiešām, ka tā vielmaiņa ir labāka, un es ļoti svarīgi, protams, arī svārs un viss pārējais, teiksim, viss iet kopā, ja? Jo tas jau nav stāsts tikai par sevi, tas stāsts par to, kāda pacienta ir vispārējais veselības stāvoklis, teiksim, ja? Jums ir daudz blakus saslimšanu, ja pacients smēķē, tad, protams, rezultāti nebūs labi. Ja? Savukārt, ja pacienti ir veseli, teiksim, sporto, viņi hormonāli ir stabili, teiksim, tad, protams, tie rezultāti ir labāki. Bet, ja tu man prasi, teiksim, vai tiešām tas ir tā pierādīts, es to nezinu. Man nav informācijas par to. Un tad, kad sieviete nāk uz to facelift vai vienalga, kur to operāciju, vai tu uzdod jautājumu, vai viņa lieto menopauzu hormonālu terapiju? Es neuzdodu, bet es vienmēr jautāju, kādas medikamentus lieto. Mans pacients viss, man tiešām tādā ziņā man lutina dieviņš, mans pacients ir ļoti izglītots sievietes un dzīvē ir pašrealizējušās, ja? Viņas diezgan precīzi zina, ko viņas grib, un lai tādām viegli strādāt. Jā. Pilnīgi piekrītu. Ir ļoti patīkami un viegli strādāt ar izglītotu pacientu, vai ne? Un to es arī redzu ginekologu praksē, kad gan tā saruna raitāk veidojās, gan arī nav jānodarbojas ar kaut kādu mītu, atspēkošanu un vispārējo, vai ne? Un īstenībā tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ ir šis podcasts. Jā, man liekas, tā ir pacienta izglītošana ļoti svarīga lieta, un tāpēc es domāju, tas, ko tu dari, tas ļoti, ļoti svētīgs darbiņš. Paldies. Un labi, vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu, lai sievietes zin, pirms nākt uz kādu no operācijām? Pirmkārt, protams, atkarībā par ko mēs runājam. Ja par sevi mēs runājam, tad, protams, es gribētu izmantot šo iespēju izglītot sievietes, ja, un teikt tā, ka domājiet, ko jūs ar savu seju darāt. Ja jums ir kaut mazākā doma, pat ja jūs esat jauni, smuki un tā tālāk, bet jums ir doma, ka varbūt nākotnē varētu taisīt faceliftu, domājiet, ko jūs ar savu seju darāt. Nedariet, nav jāpārbauda visas procedūras savas sejas, vai tas ir efektīvs, vai tas nav efektīvi. Ja? Jo jāsaprot to, ka visas svešķermiņi, ko mēs sejā liekam iekšā, ja viņi atstāja kaut kādas pēdas, lielākas, mazākas, bet tās ir pēdas. Ja? Un ar pēdām saprot rētaudas, ja? Granulomas un tā tālāk. Ja? Tas, protams, nākotnē ietekmē rezultātu. Ja? Tāpat tās, teiksim, ir jaunas tādas procedūras, ieviestas brīnuma procedūras, ja, teiksim, kas tiek marketētas un reklamētas kā tūlītās pēc vienas procedūras, un būs pilns facelifts, nebūs operācijātais. Jums jāsaprot, ka nav brīnuma zāļu joprojām izdomāts, un tās labās lietas nāk lēnām. Un tam visam vajadzīgs laiks un apjoms. Teiksim, tā vienkārši sakot, nav tā, ka mēs iedzeram vienu tabletīti un viss atrisinās. Joprojām ir tāpat kā grūtniecība noris 9 mēnešus, līdz bērniņš iznēsās to un pilnvērtīgs un vesels. Ja? Tāpēc arī kaut kādas lietas, teiksim, dzīvē, jebkurā jomā ir tā, ka ir prasa piepūli. Ja? Un paturam prātā to, ka vienā brīdī tās visas procedūras, ko jūs veiksiet sevi, viņas beigs savu, pat ja viņas ir efektīvas tajā brīdī, ja? Kamēr audu elasticitāte ir laba, viņas beigsies, tad facelift būs vienīgais risinājums. Ja? Un tad jautājums, vai jūs atradīsiet ķirurgu, kurš būs gatavs jums sevi operēt vai nē, jo ja tā seja ir, ja tur pabijis ir viss, kas ir iespējams, tad tie riski ir ļoti augsti, ja, un tad varbūt labāk neoperēt. Ja. Bet par krūtīm, ja mēs runājam, tad, protams, es gribētu pievērst, ka man liekas, tas ir ļoti svarīgi no tava lauciņa, tas, ka, teiksim, krūts ir jāpārbauda. Ja. Un man ir liels prieks tiešām, ka ir atjaunot krūts sekšanas programmu, teiksim, ja, tāpēc reizi gadā vajadzētu vismaz sonoskopiju mamogrāfiju taisīt, vai pie ginekologa aiziet, lai ginekologs apstāj jūs krūts. Ja, un tas man liekas ļoti svarīgi, jums joprojām obligātā skrīnings ir cik 30% kaut kas tāds, jā, laikam, tur ir diezgan bēdīgi tas viss, jā. Bet to noteikti vajag izmantot, jo no 50 gadiem tas ielūgums ir 2 gados reizi, un tas, man liekas, ir jātaisa, jā, un tāpēc krūts jāpārbauda, un es praktiski visām pacientiem, kurām veids krūšu operācijas, lieku uztaisīt vismaz mamogrāfiju vai sonoskopiju, kas ir ļoti svarīgi, jā. Jo krūts vēzis ir tāda lieta, kas te viņš ir, un te viņa nav, te viņš ir pēkšņi, jā, un neviens no tā nav pasargāts.
Varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to, par krūšu plastiskām operācijām pēc krūts vēža. Vai sakot, sāksim ar to, ka varbūt tās dažas lietas, ko gribu izstāstīt par palielināšanu krūšu. Ja? Tad bieži sievietes jautā, vai krūts, vai pēc krūšu palielināšanas var bērnu barot ar krūti. Jā, protams, krūti var barot, jo krūtsdēļs nekādā veidā netiek traumēts. Ja? Cits stāsts ir, ja mēs veicam krūšu samazināšanu vai krūšu pacelšanu. Tas ir cits stāsts. Ja? Tur var gadīties tā, ka tomēr pēc tam to krūti barot nevar. Ja? Jo tomēr tā krūts tiek vairāk sagraizīta un krūtsdziedz rauti tiek traumēti. Ja? Un lielie pētījumi rāda, ka apmēram 60% sieviešu var barot ar krūti, ja? Un apmēram 40% nevar. Protams, ir grūti pateikt objektīvi, kur tā vaina ir krūtī un kur tā vaina ir psihoemocionālā sievietes stāvokļa. Mēs zinām, ka sievietes ar veselām krūtīm nevar barot, un nav tā pieniņa. Ja? Tāpēc to tā grūti izmērīt. Bet principā tas, ko jāsaprot, tas, ka, teiksim, ka pēc šīm operācijām gadījās tā, kad krūti barot bērnu nevarēs. Ja, līdz ar to labāko, ka piedzemdēt bērniņu, tad domāt par krūšu korekciju, ir doma samazināt. Ja. Rekonstrukcijām ir tā, ka faktiski, teiksim, tur ir daudz dažādas metodas, ja, un paldies Dievam, tagad tā beidzot mums ir programma atkal atjaunot, un tas mums ir izdevies, un tādā ziņā ir labi, ka, teiksim, ja sievietē veids krūts vēža operācija, faktiski var uzreiz arī krūts rekonstrukciju uztaisīt, teiksim, tas skatās, kura metoda piemērotā, vai tie ir izmantojami implanti, espanderi, vai savi jaudu, tā saucamie lēveri, vai kombinējot kopā. Tur ir izcinājumi daudz un dažādi. Teiksim, man liekas, šobrīd tas ir diezgan labi funkcionē. Un, ja mēs atgriežamies pie krūts samazināšanas operācijām, tad vai vienīgais veids, kā samazināt krūti, ir T-veida grieziens? Jā, es zinu, tas visām sievietēm sāp. Jo patiesībā tādiem žēl ir, jā, kad fizika neviens nav atcēlis, jā, un tur, diemžēl, krūti samazināt var tikai, ja mēs runājam par klasisko krūti samazināšanu, tad, diemžēl, tikai T-veida griezieni, jā. Un tas, jo vienkārši, ja mēs gribam atgūt krūts formu skaistu, atgūt anatomiski proporcionāli krūti savam ķermenim, tad faktiski tas ir vienīgais veids. Bet tā labā lieta ir tā, ka, teiksim, ka tās rētas pēc tam smukas ir un viņas nav tikpat kā redzamas. Protams, ir ļoti individuāli. Vienām rētas ir super ideāls, ja, un citām tās rētas nav tik labas, teiksim, jo tur tomēr ir divi spēlētāji. Viens ir man ķirurģiskā pieredze, zināšanas un prakse un pieredze un tehnika, bet otra lieta, protams, sievietes ķermenis, ja, jo mēs reizēm dažādi reaģējam uz šūšanas materiāliem, kā diegiem, piemēram, ja. Tāpēc tās ir katram savs rētošanās process, kas ir individuāls. Vieniem tās rētas smukākas, vieniem netik smukas, ja. Bet tas, es domāju, lielais iegums ir tas, ka tomēr pārsvarā daudzām sievietēm krūšu samazināšana medicīniskas indikācijas, ja, jo problēmas ar muguru. Un kā man viena pacienta teica, doktor, tā viegluma sajūta, kas man ir pēc operācijas, man pat tas ir primārais, nevis tas, kā man tās krūtis šobrīd izskatās. Man liekas, tas ir forši. Brīnišķīgi. Paldies tev, Kalp, par sarunu. Paldies, ka uzaicināji.